Čau, klau! Pašreiz Saeima plāno vājināt sabiedrisko mēdīju neatkarību. Varbūt esi dzirdējis par tādu SEPOLP, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Šī padome uzrauga sabiedriskā mēdīja darbu, lai mēdījā tiktu pārstāvētas visas sabiedrības intereses. Un šajā padomē likums nosaka, ka strādā 3 locekļi. Viens virzīts no Saeimas, vienu izvirza valsts prezidents un viens ir pilsoniskās sabiedrības virzīts pārstāvis, ko izraugās memoranda padome. Tā ir tāda padome, kurā strādā daudz dažādas nevaldības organizācijas. Un šobrīd Saeimā jau otro reizi plāno noraidīt šo pilsoniskās sabiedrības virzīto pārstāvi. Gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts piedāvā, ka varētu šo padomes sastāvu samazināt no 3 uz 2 locekļiem, un tas nozīmē, ka tiktu svītrots šis sabiedrības pārstāvis padomē. Šobrīd tā situācija ir diezgan normāla, jo abi padomes locekļi, gan Saeimas, gan prezidenta virzītie ir kompetenti profesionāļi, kas pavisam noteikti strādā objektīvi un netiek ietekmēti no politiķiem vai partijām. Bet mums likumi ir jāveido tā, ka arī nākotnē, kad būs cita Saeima, būs arī cits prezidents, viņi varētu šajā padomē ielikt sev pietuvinātus šauru interešu grupu pārstāvis. Un tad, ja šādā padomē nebūtu neviena pārstāvi, ko izvirzītu pilsoniskā sabiedrība, tad šī padome vairs neuzraudzītu sabiedrisko mēdīju neatkarīgi un objektīvi. Un tas ir ļoti, ļoti nopietns signāls, un mums visiem kopā ir jānotur tas, ka sabiedrisko mēdīju uzraudzībā pilsoniskai sabiedrībai ir ietekme. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvim šajā padomē ir pavisam noteikti jābūt. Un ja Saeima vēlas samazināt padomes locekļu skaitu, tad kāpēc tas ir jādara svītrojot tieši sabiedrības virzītu pārstāvi no šīs padomes?